Tallinas Black Nights filmu festivālā nosaukums, un tur es aizbraucu uz vienu nedēļu. Un šajā nedēļā man bija iespēja ne tikai skatīties dažādas filmas, bet arī piedalīties tā saucamos workshopos ar 3 lieliem kinoindustrijas profesionāļiem. Un šī pieredze tiešām bija ļoti vērtīga. Grafiks bija diezgan tāds smags, jo 10 no rītā mēs parasti tiekamies ar mūsu pasniedzējiem, mentoriem, ar kuriem mēs sarunājamies par mūsu darbiem, par to, kā jāraksta recenzijas, kā jāraksta intervijas un citi raksti, un kādas kļūdas mēs personīgi pieļaujam savos rakstos. Un tad mums deva personīgos uzdevumus. Piemēram, vienu dienu es rakstu recenziju, otru interviju un trešu ziņu rakstu. Latviju pārstāvēja ļoti labi zināmā Mammu, es tevi mīlu. Un es pati biju uz šī filmas izrādes. Un es redzu, ka auditorija ļoti labi šo filmu uztvera. Un pēc filmas arī filmas producente Alise Dželize varēja atbildēt uz auditorijas jautājumiem. Un, kas mani pārsteidza un lika smieklīgs, ka daži cilvēki no auditorijas jautāja par to, vai tiešām Latvija ir tik autoritāras skolas ar tik bargiem skolotājiem, un vai tiešām mātes Latvijas ģimenes var būt tik stingras ar saviem bērniem un tik maz emocionālas un tā tālāk. Un, sanāk, ka cilvēki spriež par Latviju, skatoties tikai uz vienu filmu, bet Alise mēģināja visiem paskaidrot, ka tā nav, ka tas ir viens atsevišķs stāsts. Man varbūt būs sadarbība ar Baltijas Perli kinofestivāli, jo ar mani sazinājās organizatori. Un viņi, kā es sapratu, ir ieinteresēti sadarboties un varbūt saņemt kādus rakstus, recenzijas no manis. Dziļi paredzēt dzīvi, un es redzu, ka Latvija tiešām ir potenciāls, jo cilvēki ir ieinteresēti skatīties filmas. Mums ir